cilvēki savā lielajā skrējienā ir pazaudējušies, apjukuši un jautājums, ko darīt, ko tad īsti darīt un kā darīt tīri praktiski, jo informācija par teorijām, informācija par šīm veidiskām runāšanām ir diezgan plaši jau pieejama, bet ko ar to visu darīt tīri praktiski, lai būtu šis kvalitatīvais rezultāts. Tā kā es aicinu klausīties, skatīties, vērot un uzņemiet šo informāciju. Pēc tam domājiet, ko jūs ar to darīsiet, jo tā ir jūsu brīva izvēle, pa kādu ceļu jūs iesiet. Tā ir miera lūkšana. Un būtībā mēs jau esam instrumenti augstākajiem spēku rokās, un lai šeit viss maksimāli labi veiktos, gan mums katram, gan tam darbam, ko mēs esam iesākuši kā klubdarbu, mums arī jānoskaņojas. Jānoskaņo sevi uz maksimāli veiksmīgu rezultātu, uz harmoniju, uz iekšējo telpu, attīrot to. Izgaismojam savu sirds tēlu. Savu templi, gaismas vietu, to vietu, no kurienes esam nākuši, no kurienes esam sākušies. Ar katru izelpu sirds centrā atvers ar vien lielāks un skaistāks zieds. Tas ir mūsu dvēseles zieds. Un mēs savā dvēseles ziedā iepludinām tās lietas, tās īpašības, tās kvalitātes, kas mums katram šobrīd ir pašas svarīgākās. Līdzsvars, miers, harmonija, mīlestība, prieks. Dod spēku radītāju šo sauli sevī turēt. Dod drosmi, negaisu mākoņus redzēt, izprast un caur mīlestību atlaist. Viņiem ir viņu ceļi, bet man ir manējais. Palīdz radītāji sirds saulei atvērties tiem cilvēkiem, kuriem šī gaisma ir svarīga un nepieciešama tieši šajā brīdī un šinī laikā. Šis brīdis ir atnācis ar mieru. Mēs ejam un to tālāk sējam, jo esam mēs miers. Mēs esam. Es aicinu visus dziedāt līdzi. Bet galvenās līnijas šeit
kā ir redzams, ka šis te ir uzvaru pamata elements. Tātad, pēc Platona šiem te ģeometriskiem ķermeņiem tā ir gaisa stihija. Ja? Un tad es jau sāku vērt, tā ir brīnišķīga meditācija. Par to, kā visums ir radies un kādi ir pamatu principi. Tā kā uzvaras tā nav vienkārši deklarācija. Tas ir nopietnas meditācijas objekts, tā ir nopietna tāda pasaules kārtības matrice. Un man par prieku es nevaru teikt, ka tas ir tikai latviešiem. Es atbraucu uz Zviedriju un es ļoti priecīgi Vidas muzejā sabildēju Zviedru uzvaras. Atšķirības tur bija, bet principi tie paši. Tātad tas nav tikai, tas ir universāls, unikāls visas pasaules sapratni, seno tautu sapratni par pasaules kārtību. Nu tā, šāds uzvaras latviskā mājā vai savā dzīvoklī vietā, ja viņš kustās, ja viņš ir kustībā, tad viņš strukturizē šo telpas enerģiju. Un viņš tā kā atgādina par šo dievišķo kārtību, par to, kas ir kas, kur ir augšs, kur ir apakš. Te būtu Dievs, te būtu mādas valstī, te būtu Dievu un mājas valstī. Nu tā, domāt par. Tātad, latviskajā pasaules kārtībā ir trīsvienība. Kā trīsvienība ir arī daudzās citās garīgās mācībās, reliģijās. Tā, šeit būtu Dievs kā radītājs, visu esošā dzīvība apziņa. Laime kā liteņainēji, laimes nodomu turētāji, matērijas ādēja uzturētāji glabātāji. Ikritiņu saule leca sarkanā pociņā, ikritiņu saule leca sarkanā pociņā, jauni puiši veci tapa to pociņu meklējam. Jauni puiši veci tapa to pociņu meklējam. Es atradu to pociņu svētu rītu ganīdam. Es atradu to pociņu svētu rītu ganīdam. Varasaknes saltās arī sidrabiņa lapiņā. Varasaknes saltās arī sidrabiņa lapiņā. Ikritiņu saule leca sarkanā pociņā. Ikritiņu saule leca sarkanā pociņā. Jauni puiši veci tapa to pociņu meklējam. Jauni puiši veci tapa to pociņu meklējam. Es atradu to pociņu svētu rītu ganīdam. Es atradu to pociņu svētu rītu ganīdam. Varasaknes saltās arī sidrabiņa lapiņā. Varasaknes saltās arī sidrabiņa lapiņā. Tādā veidā uz priekšu visu šīs zīmes uz sevi uzvelkot, mēs sajutīsim kā turpējot zīmes. Paldies, dāmas un kungi! Sveicu visus šajā zālē. Paldies jūsu dvēselēm, ka tās atved jūsu šo tikšanos. Esmu pārliecināta, ka šī tikšanās būs sen ieplānota. Esmu vidēji mazai no Rīgas. Man ir 60 gadu, 3 bērni un 7 mazbērni. Vīrs un 5 suns. Esmu klubā tā pasaule vadītāja.
mūsu ģimenes veikalā bioproduktu, gaļu, kluba darbību, meditācijas, zeme mūsu mājas, apmācām kristālu minerālu izmantošanā savas dzīves harmonizēšanā. Radošais darbnīcas, grozību izgatavošana un mācēs. Un tad viens galvenais moments ir izbraukuma meditācijas Latvijā. Mēs strādājam kopā ar Tatjanu Komičevu, un viņa ir tāda cilvēka, kas būtu bērnības lidos slogas, ja, un sarunājās ar eņģeļiem. Un pagājušā gada aprīlī viņa atnāca ar klāsmu, ka uz Latvijas zemes ir jātaisa 7 vietās meditācija. Pirmā bija Kolkas ragā, un otrā bija Ainažos. Ainažos mums pievienojās arī 3 igauņi, viņi atbrauca, bet Tallinā, Piditā, viņi jau bija tur ap 50, kas vienlaicīgi ar mums meditē, taisīja to pašu meditēt, kad šeit vēl nebija neviena cilvēka Latvijā, konkrēti pie Daugavas, ja, vispār neviena cilvēka nebija tik pie zeme. Nāca cilts, bet cilts vadītājs bija Dievs. Tāds garš vīrietis, viņam bija 300 gadu, un viņu sauca Borgo. Un viņam līdz bija cilts, bet viņi visi bija tā no dievišķās tās cilts, ja? Un viņš zināja, ka te ir jāiekop tā cilts, un kas viņam šeit ir jādara un jāiedzīvojās. Un tā cilts, tā ciltī bija tāda interesanta paraša sieviešu starpā, kas ļoti sasaucās ar lielvārdas jostu. Jau mazām meitenītēm esot, tika sietas lupatiņas un ar asinīm ierakstītas zīmītes. Un tad viņas sēja teikt no sākumā rokā, tad, kad meitenes pieauga, bija tas garāks viss, un tad iznāca jau, ka viņas sēja tā. Un varētu būt, ka tas ir lielvārdas jostas tā kā sākums. Tas ir ļoti interesants, kas vēl jāpatērē. Un tad, kad tā cilts bija tur dzīvojusi, nāca Barbara pāri Baltijas jūrē un to cilti nodarbināja. Un mums bija uzdevums atbrīvot šo enerģiju pēc tik daudziem gadiem, un tas mums arī izdevās. Tā, bet mazliet par tiem minerāliem. Minerālu valstība ir senākā zemes, kur līdz šai dienai turpina augt un augt. Kalns jau reizi pirms minūtēs. Mīlestības un harmonijas vibrācijas, kas virmoja planētas radīšanas laikā, ir saglabājušās senajos kristālos, pateicoties to struktūrai, kristāliskais rešas. Kā var akmeņi un minerāli iedarboties uz mums? Kalniem pietiek apziņa, bet kristāliem ir ideālas formas, kristāliskais rešas. Kristāla īpašā vibrācija saskan ar cilvēku organismu vibrācijām. Vārds kristāls izmanto, lai pastiprinātu saglabātu un aktīvītu